Jūs piemeklējāt repertāru? Ko domājāt? Mēs. Mums ir savs gabals. Jā, mums ir viens Gabals. Pašu radīts gabals. Mūsu vārda autors. Mums tas gabaliņš. Reject. Sauc? Reject. Mēģiniet, jums būs publika jāpaņem, lai viss paliek tādā foršā, gaišā atmiņā. Labi? Jā? Kāmēr pasmaidos. Mēs esam divi vokāli, Linda Lāsma, tad ir divas ģitāras, Inders un Valērija. Tad mums vēl pie taustiņiem ir Kārlis, bet viņš šodien diemžēl nebūs. Un tad pie basģitāras ir Nils un pie bungām ir Kristaps. Mums ir bunga, divas ģitāras, vokālista, basģitāra un saksofons. 60 gadu kaut kāds mājas. Vintage. Rīgā ir tāds saksofona meistars Niedriņš, un viņam bija tikai atvests no Amerikas saksofona, viņš atjaunoja, un tad es nopirku. Cepuri Nelson forši, ka LLU organizē tādu pasākumu, folk festivāls, kur tiem jauniešiem ir iespēja sevi parādīt. Tā kā tas ir ļoti apsveicami, un arī paldies Anitai Prūsē par viņas tādu personisko iniciatīvu arī. Man liekas, ka tas līmenis katru gadu nāk klāt. Protams, skatītāji jau novērtēs vislabāk. Tā kā, jā, katrā ziņā tur darbs vienmēr būs jāieliek, lai cik tu meistarīgs mūziķis esi, jāstrādā būs visu mūžu. Man patīk, man bija vēl šitā te, tādā patā variantā vēl melnā kokle. Es nezinu, no kuras koksnes, bet šitā te man ir tās skan tā silti. Silti skan vispār silti, ļoti silti skan. Man tas patīk. Man jau patīk, ka tagad, ko es tikko paguvu dzirdēt tagad no iepriekšējiem muziķiem, tad man ļoti patīk, un tā kā man prieka būt šeit. Tu iepriekšējā reizē arī biji? Jā, pirmā reize. Es mācījos no tādas interneta vietnes kā youtube.com. Bet tāpēc es arī zinu tikai pārsākošu akordus. Piedalos arī tādā studentu organizācijā kā Studentu korporācija Ventonija. Un nāk no Liepājas, jā, bet nu jau vairākus gadus dzīvoju Jelgavā. Tas ir tāds vīrus. Tāds vīrus, kurš tev tā pamazām tā paņem visu savā varā. Jo studējot, principā, ir daudz nopietnākas lietas, ko darīt. Jau īpaši tiem, kuri dzīvo kojās. Tur ir skaidrs zināms, tur ir tomēr jānoskaidro PlayStationam, kādas ir jaunās spēles, ir klubu programma jāapgūst, ir, protams, ka arī jāsaprot, jānovērtē jaunākā dzērienu kvalitāte, un galu galā vīrs un sieva kaut kādā veidā ir jāatrod. Bet nē, ir tādi, kuri kaut kā iezogas savā istabiņā, paņem ģitāru vai dziesmu, bet pierakstu kladi un sāk tur kaut ko skribelēt, kaut kādu dzeju, uz ģitāras kaut kādus akordus. Un lūk, un tā tas folk festivāla vīrus piezogas. Nemaz tā nemanot. Un klusums tādas gaismas saknēs strīds. Tā gaisma krīt uz taviem pirkstu galiem. Tā gaisma krīt uz taviem pirkstu galiem. Tā gaisma krīt uz taviem pirkstu galiem. Uz lūpām, kurās vārds tās nesacīts. Dziedam visi kopā, Juris Vilcāns
Mūzikas autors Arvids Ulme, teksta autors un Vislatvijas dziesminieki Liena Nokingā. Celies pirmais stāvs un zemē nāc. 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 Un pamodiniet tos, kas otrā stāvā mīt. Un pamodiniet tos, kas otrā stāvā mīt. Viņas nepadesa līgo, līgo, taja nesa daugai, līgo, līgo. Dauga viņa nepadesa līgo, līgo, taja nesa jūrijai, līgo, līgo. Ir vakars vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst. Ir vakars vēls un lietus līst, pa Jelgavu kāds students klīst. Bet tas viss jau tikai mīlestības dēļ, jo ceļam pie tevis nav robežu, nav neatverami vārtiņu, nav tādu durvju, kuras atslēgtas nespētu. Ir tikai tas mūris, ko es sev apkārt uzcēlu, un es cenšos izrakties tam cauri, bet manas dūris lēni asiņo, tās sāpīgi sūrst, un manas zelta vērtos vārdus tu tik viegli spēj aizgrūst, un plīst kārtējā sinapste, tiek pārauts vēl viens kabelis, un elektrība pazūd. Jā, taisnība bija mana, un arī dzen negribu būt tajā, ka dzimu, jā, taisnība bija tev. Un cik ar daudz mums šis bijis ir izmaksājis, un ne jau par naudu es domāju, ne jau tām monētām vērtību, cik vārdiem asi iedurtajiem. Un ne jau nosiņo manu sirds no naža, bet gan no tavas klusēšanas. Daudz vai puisi, daudz varāja, es vai puisi nevarāju, lielus puišus eklē kāram, mazas puišus pazāries. Es jums saku, ļaunas meitas puišus labi glabāja, satinieti būti nesaliecien, kura dibenā. Dūlai, dūlai, dūlajā, dūlai, dīdī, dālā. Ētus nešus ir pieglakā, lai kaitenis caurumī. Ētus nešus ir pieglakā, lai kaitenis caurumī.
Aplausi grupai The Graduates. Tik brutāli spēlējām metālu, ka izkrita ārā loks mēģinājumā. Es pilnīgi jūtu, ka pils šovakar varētu tikt pie jauniem logiem. Beidzot grupa Pubertāte varētu parūpēties pilnīgi legāli par to.